Es padalīšos ar vienu tādu ļoti mazu sīkumiņu, bet viņš priekš manis apliecina to, ka Dievs redz sīkumus, Dievs redz manu sirdi, Dievs redz to veidu, kā var iepriecināt tiešām vissīkākajās detaļās. Bija tā, kad es kādu laiciņu jau biju domājusi, kad es varētu iegādāties matu gumiju. Tās spirāles. Jūs biju redzējusi citām matos šādas, un es arī pat tādu vēlējos, bet ne tādu ar lielu šo spirāli, tā kā šo te aplīti, bet ir tādas smalkākas. Un tā, es tikai biju padomājusi par šo, kad es varētu kaut kur tādas atrast. Un tad es nonācu vienā retrītā, kur es staigāju gar jūras malu. Bija lūkšana laiks, un tad es staigāju vienkārši gar jūras malu un pludmalē, un lūdzu Dievu, un pavadīju ar viņu laiku, un ik pa laikam man uzmanību pievērsa plastmas atkritumi, kas izskaloti krastā bija, un es dažiem pagāju garām, un tad viņi uzradās vēl kādi, un es vienkārši saprotu, ka es nevaru viņiem paiet garām. Un es viņus sāku lasīt. Es atradu turpat ūdenī tādu kā maisiņu, kurā varēja ielikt citus atkritumus, kurus biju redzējusi pa ceļam. Es atgriezos atpakaļ, salasīju visus tos, ko es biju tur redzējusi, un devos vēl uz priekšu, un tad man uzmanību piesaista kārtējais atkritumus, kas ūdenī skalojās, un es eju tuvāk, un ielieku roku ūdenī un izvelku ārā un skatos, tā ir tieši tāda matu gumija, kādu es biju gribējusi iegādāties. Un man sirdī ierunājās tādi vārdi, kad paldies, ka tu rūpējies par radību, par to, ko es esmu radījis, tieši šajā plastmas savākšanas, salastīšanas jautājumā. Un es tev dāvinu šo prieku, paldies tev, es tev sniedzu dāvanu. Un es sāku raudāt, un es sajūtu tādu lielu Dieva mīlestību, tiešām, ka viņš redz mani visos sīkumos, un kad arī tos darbus darot, ko neviens neredz un neviens nenovērtēs nekad, bet toties Dievs redz. Un Dievs redz mūsu sirdi, un viņš redz gan tavu attieksmi, gan tavas vēlmes, un šis gadījums ļoti sīks un pat varbūt smieklīgs mazliet apliecina, manā dzīvē tas ļoti apliecināja, ka tētis, debesu tēvs man ļoti mīl, un ka viņam ir svarīgi arī mana matu gumija, un ka viņam ir svarīgi arī šie te plastmasas atkritumi pludmalēs. Jā, Dievs piedod, ka mēs piesārņojam un bojājam Tevis radīto pasauli, ka reizēm izturamies pret to nevērīgi un pašsaprotam. Paldies, ka Tu ieliec mūsu sirdīs rūpes un atver acis ieraudzīt, ko katrs viens mēs varam darīt, lai koptu un rūpētos par apkārtni, kur Tu mūs esi ielicis, par to, ko Tu mums esi uzticējis. Paldies Tev, Dievs, ka Tu nošķir mūs no pasaules steigas un kņadas. Paldies, ka Tu ilgojies mūs sastapt klusumā. Paldies, ka Tu runā uz mūsu sirdīm kā liekas čuksts, kā viegls vēja pieskāriens. Paldies, ka Tu iepriecini mūs visdažādākajos veidos un apliecini savu mīlestību. Ja nāc, Kungs, svētais gars un piepildi katru vienu, kurš šobrīd klausās, ar dzīvu savu klātbūtni, piepildi sirdis ar savu gaismu un vieglumu, iepriecini katru vienu tajā visīpašākajā veidā, un apliecina, cik gan īpašs un mīlēts viņš ir tieši tāds, kāds ir nopīts mātes miesās, ka katrs viens spēj satvert un saukt sevi par Dievu mīļoto. To lūdzu mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī no ļaunā, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Amen. Lai mūs svētī un pastargā visuvarenais Dievs Tēvs, Dievs Dēls un Svētais Gars. Amen. Aicinu piedalīties audio liecību projektā Mīlestības ceļš liecībās arī tevi. Ieraksti balss ziņās savu stāstu, kā Dievs sevi ir tev atklājis.
ko viņš ir darījis un kā Jēzus ir tev palīdzējis, uzmundrinot, samīļojot, dziedinot, stiprinot. Esi daļa no dzīvā evaņģēlija pasaulē un ieraksti savu audio liecību telefonā, izmantojot balss ieraksta aplikāciju un nosūti to uz e-pastu liecības@gertrude.lv.